Nu, re, Gads jau riņķi un otrs albums arī klāt. Pastāst vairāk lūdzu par šo jauno albumu. Tātad šis jaunais albums Dubults neplīst. Principā tika radīts ar... Tas stāsts ir tāds interesants. Nu, tas tika radīts ar vairāku gadu pauzi, jo, respektīvi, kopā tas aizņēma 4 gadus. Bet, kā jau es domāju, daudziem maniem mūzikas cienītājiem būs zināms, mans pirmais albums iznāca pirms gada, un kas bija tematiski vairāk par eksistenciālajiem jautājumiem, vairāk garīgi satura albums. Līdz ar to tajā laikā jau šeit ierakstītās dziesmas īsti negribēju miksēt ar to kopā, un es vienkārši biju dzīvēs tāda viļņa, kas saprata, ka es gribu kaut ko vairāk savu dēselē tādu radīt. Ja? Un tāpēc es mazliet atliku malā tās iepriekšējās dziesmas, un tagad, kad laiks ir pagājis, to albumus izdevu, tad es ierakstīju vēl jaunas dziesmas klāt, un tā tas viss kopā sanāca ar tām dziesmām, kas iepriekš nebija iekļautas, un tās, kuras ir tagad, un tāpēc arī, teiksim tā, dubults neplīst. Laikam vajadzēja 2 reizes pārbaudīt, un varbūt tajā laikā vienkārši, nezinu, nebija laiks izdot to albumu, varbūt. Un teorētiski tāds bez mazai gandrīz 3. albums sanāk, bet, nu, kopā es to visu saliku, un 18 dziesmas ir 9 jaunas, 9 netik jaunas. Kā tapa jaunās dziesmas? Tad, kā jau parasti, tas rodas no manis piedzīvotām lietām, bet ja agrāk es vairāk rakstīju dziesmas par mīlestību, par attiecībām, pēc tam par garīgām tēmām, tad jaunajās dziesmās vairāk pieskāros tiešām tādām ikdienišķākām lietām, varbūt pat mazliet globālām problēmām. Bet ne visai daudz, protams, tādā samērā vieglā līmenī. Un kādā tā kā žanrā vairāk? Tas ir tā kā pop-roks vai arī kaut kur, kā minēts, šlāgers? Nu, tas ir... Principā, es spēlējos ar skaņām. Protams, ka tā ir popmūzika, un tāpēc jau popmūzika ir tik universāla. Es jau esmu vairāk kārtā, man liekas, teicis. Tas ir varbūt kaut kas mazliet no reggae, kaut kādas varbūt arī roķīgas skaņas, tāpat deju mūzika, R&B, kas man ļoti tuvs stils un mīļš. Tā kā, es domāju, muzikāli tas tā baigi, teiksim, neietekmē to, ka, ja es dziedu par kaut kādām citām tēmām, par kurām es agrāk tekstuāli neesmu, teiksim, pieminējis, tas nenozīmē, ka mūzika būs pēkšņi citādāka, bet gadiem ejot loģiski, ka visu laiku gribas kaut ko inovatīvu, kaut ko jaunu un izmēģināt, kas nav līdz tam bijis, un runājot par šlāgeri, nu, teiks, ir viens gabals, ko principā varētu nosaukt par šlāgeri dziesmu, kas ir manas māsas rakstīta dziesma Nejaušā tikšanās, kura principā tika radīta pirms, nu, apmēram 12 gadiem, varbūt pat vairāk, pirmo reizi savu iznācienu tā piedzīvoja Okrats skatuvē, un tad tagad nesen viņi tika arī ierakstīti, kas arī, principā, nu, šlāgeris arī, nu, tam īsti nav definīcijas, kas ir šlāgeris, nu, tad teorētiski tā definīcija ir grāvējs saucās, vai ne? Tāpēc man negribētos likt kaut kādu baigo birku vispār kaut kā mūzika virsū, vai ne? Un es domāju, ka tas ir, principā, tas pats pops vienkārši, kaut kādas, varbūt, mazliet country vai tās šlāgeriskās ieskaņas. Jā. Tu jau minēji, ka tev viens teksts ir, kur māsa rakstījis, pārējos tu esi vārdu autors vai arī kāda cita un arī mūzikas, kas ir skaņu tās? Jā, albumā ir, nu, principā visdažādākie autori. Es teiktu, 80% dziesmu autors esmu es pats. Ja nemaldos, ir 3 dziesmas, jā, kur māsa ir gan mūzikas, gan teksta autori. Un tad ir šur tur, teiksim, aranžētāji, ar kuriem es sadarbojos. Viņi parasti, teiksim, nāk reizēm jau ir gatavs pavadījums, un tad es atceru melodiju, pirms reizēm ir otrādāk, bet lielākoties pats raksta gan mūziku, gan tekstus. Nu, tekstus vairāk, mūziku mazliet retāk. Kam pieder šie vārdi? Tu plūkā man ausis un smej. Ļoti tā likās interesanti. Jā, tos vārdus es rakstījis dzejnieks Māris Neilands. Personīgi neesam pazīstami, līdz ar to es neko nevarēšu pateikt par šo cilvēku, bet tā ir dziesma, jā, tā ir dziesma tik daudz albumā, kura līdz šim nekur īsti nav izskanējusi, un mūzikas autors ir Ruģis Jākapsons, un viņš arī man šo dziesmu piedāvāja. Līdz ar to es toreiz vispār domāju, ka viņš ir autors, viņš ir mūzikas autors, bet teksta autors, nu jā, tik cik es zinu vārds un uzvārds, līdz ar to gribu teikt, tad tie ir Māra Neilanda vārdi, jā. Par albumu vāciņas īstenībā diezgan ilgi domāju, nu ko tur varētu likt, ne? Un tad es biju Twitterī uztaisījis tādu tā kā konkursiņu saviem faniem, lai viņi man iesaka, kā varētu izskatīties albums. Un īstenībā ļoti daudzi cilvēki ieteica tieši šo bildi, jo viņiem tā kā viņi ļoti patika. Un tad es domāju, savā ziņā
tur viss, principā saiet, viss sakrīt. Tur, jo, kā mēs redzam, nu, teiksim, kaut vai tās pašas mīmikas, vai ne? Nu, tas tikpat labi atspoguļo tās emocijas, tās dažādās, teiksim, krāsa gammas, kas ir ietvertas dziesmā. Ir priecīgas dziesmas, ir netik priecīgas dziesmas, jā. Un tā bilde arī bija daudz, kur, teiksim, pirms tam redzēta, vai ne? Un tad es iedomājos, jā, tas varbūt kaut kādā veidā jau kaut kur jau cilvēki ir piefiksējuši varbūt to attēlu un jau kaut kāda veida atpazīstamība viņam ir. Tad varbūt, kāpēc gan likt kaut ko galīgi citu. Man pašam tiešām iepatikās un tā pavisam vienkārši tad mēs arī uzlikām šo. Super. Redz, ka tu esi arī vēl no tiem māksliniekiem, kas izdod tādā taustāmā formātā diskā. Daudz jau aiziet uz tādu EP saucamo? Nu, principā, es arī nevarētu teikt, ka es izdodu īsti. Nu, es uztaisīju, protams, ja, nelielu skaitu kopiju, bet es neesmu plānojis disku likt pārdošanā. Ja vēlas nopirkt, tad to var izdarīt digitāli. Doremi.lv, protams, strādā arī tālāk pie, lai albums vēlāk būtu noklausāms gan Spotify, gan iTunes un, teiksim, tajās populārajās mūzikas strīmošanas vietās, kā to sauc. Bet jā, pie diska, principā, es plānoju to vienkārši dot cilvēkiem pa velti, tad, kad man būs albuma koncertūrīt. Un tad, teiksim, katrā vietā varbūt pieņemsim 10 laimīgie, ja. Aktīvākie, kas jau, piemēram, būs, varbūt tad es arī uzdāvināšu savu disku, bet nav plānots viņu pārdot. Es gribu vienkārši tas vairāk kā prezents, kā dāvana no manis, un arī prezentācijā visi cilvēki, kas būs, tie saņems disku. Tagad lūdzu pastāsti par sadarbībām, kas tev ir. Tomēr tev tur nemazums ir pieaicināt to viesmākslinieku albumu. Jā, kopā ar, ja tu domā par solistiem tiešiem, jā, kopā ar varētu teikt 5 viesmākslinieki, nu nosacīti. 2 ir DJ, ja, Bugaga Project un DJs Dvīns. Nu, teorētiski viņi nedzied, bet tas skaitās kā kopdarbs mums. Un vēl ir 3, jā, viens ir Rasels, viena ir Sabīna Berezina un arī Fakts. Tā kā tās pa lielam 3 no tām sadarbībām jau bijušas ar Raselu, Sabīni un Faktu. Tas jau bija jau kurts laiks 2010. Es sajaucu, teicu, Sabīni. Nē, ar Bugaga Project. Tie bija, man liekas, 11. 10. gads, un tad šajā gadā tapušās sadarbības ar Sabīnu un Dvīnu. Tā kā tā. Vēl kaut kas tieši par sadarbībām? Par sadarbībām neņemot vērā, ka mums viss tik pozitīvi un labi iet, vai varētu kādu rindiņu saviem faniem uzdungot? 2-4 rindiņas un ķersimies pie konkursa. Uzdungot, nu... No kādas dziesmas? No, par smaidīšanu mēs zinām. Par spēju pasmaidīt, jā? Ok, visiem faniem. Tas nozīmē, man jāskatās tur, jā. Parkā soliņi nosādāti, ceļā sagums izpostīts. Pelēcības it man pa krūtīm, spēj tik nesajukt un pasmaidīt. Tātad konkursa jautājumi ir sekojoši. Pirmais, cik dziesmu ir albumā? Otrais, cik viesmākslinieki piedalās šajā albumā? Un trešais jautājums, cik dziesmas ir angļu valodā?